tā labā ziņa ir tāda, ka arī Latvijā ir labās prakses piemēri. Un mēs aicināsim Jāni Ankipānu, mūsu brīnišķīgu atbalstītāju. Es nepateikšu... Collins, applauses for you at first. Un Jāni, es tiešām priecājos, un es redzēju, ka tu esi paredzējis pusstundu, lai stāstītu par labās prakses piemēriem Latvijā. Un tas ir ļoti iepriecinoši, un mēs ceram, ka tev arī būs pusstunda. Jā. Būs. Es ceru, ka visiem ir laba noskaņa un vēl gatavi klausīties un kaut ko arī jaunu iemācīties. Un kas ir interesanti, latviešu valodā par mūsu sajūtām mēs paprasam, kāda ir jūsu noskaņa, kā jūs noskanat. Tieši tāpatās mēs varam paprasīt arī par telpu, vai telpai ir laba noskaņa, arī kā noskan telpa, tā kā mums latviešu valodā būtībā arī tā skaņa ir kaut kādā veidā iekodēta, skaņas svarīgums tieši. Bet kā vispār atsākās mana saistība ar skolu? Apmēram 7 gadu atpakaļ mans dēls sāka mācīties 1. klasē, un tad es atkal atsāku tā kā mācības, bet nevis tā kā skolnieka lomā, bet tā kā vecāka lomā. Un kas bija interesanti, ka man bija 2 tādi zīmīgi notikumi vienlaicīgi. Mans dēls sāka mācīties 1. klasē, un es sāku strādāt Ekafonā. Un Ekafonā mēs, principā, cilvēkam atnākot, viņus pirmās mēnešus, varētu teikt tā, apmāca visam. Un būtībā 1. gads ir tāds, ka tu mācies. Un paralēli manam dēlam mācoties, radās kaut kādas grūtības skolā. Mums bija un ir labs kontakts ar viņa skolotāju. Un skolotāji mūs uzaicināja, un pēc sarunas viņa tā kā piedāvāja, ka varbūt tās ir vērts dēlu pārsēdināt no aizmugures uz priekšu. Klase pilna, daudz bērnu, visi galdi tā kā aizņemti. Man dēlu pārsēdināja uz priekšu, un būtībā pēc pāris nedēļām mēs pamanījām, ka tiešām viņa sekmes uzlabojās. 1. klasē vēl atzīme nebija, bet vērtējums tāpat tās ir, un mēs redzējām, kā viņš tiek līdz vielai. Kas bija interesanti, kad paralēli mācoties Ekafonā par akustiku un tieši par akustiku skolās, es iemācījos, kad ir veikti pētījumi citās valstīs, kad aizmugurējās rindās skolēni dzird tikai 50% no tā, ko skolotājs saka. Tas nozīmē, ka viņi dzird tikai pusi, un ja mums pirmsskolā bērns, kuram vēl tikai jāmācās mācīties, dzird tikai pusi, tad būtībā viņš nedzird. Viņš nesaprot to, ko viņam saka, un viņam ir arī grūti koncentrēties. Un te atkal atceroties sevi, varbūt tās tādā vecumā es neatceros, kad es mācījos, bet bišķīt vecāku. Es ļoti labi atcerējos, kad man vienmēr bija labāk dzirdams, ko man aiz muguras runāja pēdējā rindā, un daudz interesantāk bija skatīties pa logu, kā kokiem šūpojas zari, un visas šīs lietas, un bija ļoti grūti koncentrēties uz skolotāju teikto. Nu jā, un, protams, kad mēs bijām priecīgi ar sievu, kad mūsu dēlam uzlabojās sekmes, bet, protams, tā ētiskā puse un tā nepatīkamā sajūta, kad tu saproti, ka, ja tavu bērnu pārsēdināja uz priekšu, tad kādu bērnu ir pārsēdinājuši uz aizmuguri, un tam bērnam būs grūtāk mācīties. Un tur ir gan objektīvi tādi iemesli, gan arī subjektīvi. Jā. Nu jā, un te jau Kolins un visi mēs iepriekšējie lektori daudz pieminēja, kad kur mēs jūtamies vislabāk. Mēs jūtamies vislabāk ārtelpā. Un mežs, vismaz man parasti asociējās, kur es eju atpūsties, kur es eju uzņemt gan fiziskos, gan arī mentālos spēkus. Un arī mūsu dzirde ir attīstījusies tūkstošiem gadu atpakaļ tieši ārtelpās. Un būtībā mēs tikai pēdējā laikā dzīvojam, nosacīt pēdējā laikā, evolūcijas perspektīvē mēs dzīvojam iekštelpās. Tas nozīmē, ka mūsu auss, uzbūve un dzirde ir attīstījusies tieši, lai strādātu ārtelpās. Un kas tad mums ir ārtelpās? Tāds, kas atšķirās ar telpām. Telpās mums ir cietas sienas un cieti griesti, kur ir atstarojoši. Un būtībā tā akustikas koncepcija, kuru
mēs parasti mēģinam realizēt iekštelpās, skolās, birojos vai arī slimnīcās, ir, kad atnest šo akustisko vidi, ārtelpu akustisko vidi iekštelpās. Tad neliels video. Nu jā, ko mēs redzējām, kad, ja mēs gribam būtībā šo te rezultātu, kad mums ir iekštelpās ārtelpas, mums nav cietu griestu, bet mums ir debesis, kur visas skaņas, kas aiziet augšā, viņas neatstarojās pret cietiem griestiem, bet aiziet kaut kur tālumā, debesīs, akustiskajās debesīs. Apkārt mums ir meži un pļavas, un skaņas arī var brīvi plūst uz malām un izšķīst starp kokiem, krūmiem, zālāju. Un telpās mums ir cita situācija. Tajā brīdī, kad mēs esam telpās, mēs esam betona sienās, betona pārsegumā, kas ir visi atstarojoši un var šo te skaņu palielināt. Un mums ir krietni sarežģītāk tādā vidē uzturēties. Tad būtībā tas, ko mēs atveidojam, mēs taisam akustiskās debesis ar A klases absorbentu, kurš atstaro ļoti mazu, tikai mazāk par 10%, respektīvi viss, kas aiziet griestos, tur arī paliek. Skaņas enerģijas vilnis pārveidojās siltuma enerģijā un tur paliek. Tika prasīts, vai ir iespējams to enerģiju kaut kā izmantot. Tur nav tik daudz tās enerģijas, lai varētu uzsildīt kafijas krūzīti, bet vienkārši fizikāli spēks nekur nepazūd vai enerģija, viņi vienkārši pāriet no vienas formas otrā. Un aizmugurē mums ir akustiskā siena, kas būtībā attaino to mežu, kas izkliedē un neļauj varbūt tās nevajadzīgiem atstarojumiem no aizmugures nākt un traucēt, jo runas skaidrībai mums ir svarīgi, lai jūs dzirdat tiešo skaņu un lai jūs nedzirdētu atstaroto skaņu, jo būtībā tajā brīdī tur to arī mēra. Runas skaidrība mēra pirmajās 50 milisekundēs. Tas, kas nonāk jums pa taisno pirmajās 50 milisekundēs, tā ir skaņa, un viss, kas nāk atstarojumi no pārējām sienām, tās pašas skaņas, tie jau būtībā tas ir troksnis. Otra lieta ir, par ko runā šodien praktiski visi lektori, kad mūsu izglītības veids mainās, un mums ir jauni izaicinājumi, mums ir vairāk jāiesaista skolēni, mums ir vairāk jāmēģina organizēt grupu darbs un vispār jāpanāk skolēnu lielāka iesaiste. Un, būtībā tie galvenie soļi ir samazināt skaņas līmeni, samazināt fonu troksni, par to arī daudz jau runāja. Un, nodrošināt runas izšķirtspēju un arī tāpat tās šo te akustiku uzlabot visā frekvenču diapazonā, kas ir tieši balss diapazonā. Cilvēka balss diapazonā jums interesē tieši tas diapazons, kur runā cilvēks. Kādas tad ir tās galvenās stratēģijas, ko mēs parasti piedāvājam? Tas tie paši, ko mēs jau runājam, akustiskie griesti. Būtībā, ja jūs noklājat jūsu mācību klasē griestus ar A klases absorbentu, pilnā platībā, protams, ka tur būs, tur, kur lampas vai ventilācija, kaut kādi komunikācijas, varbūt kaut kas nebūs pilnīgi pa 100%, bet būtībā ar to pietiek, lai jūs nodrošinātu jau 80% rezultāta. Protams, nākamais solis ir vēl var uzlikt speciālu materiālu,
kas saucās ekstrabas, tas ir būtībā zemajām frekvencēm. Un tā kā zemajām frekvencēm mums tas skaņas viļņa garums ir garāks, vislabāk viņas strādā tieši pa perimetru. Un būtībā viņas tā arī liek skolotājiem virs galvas neliek, bet liek pa stūri riņķī apkārt mācību klasē. Trešais solis būtu šī te akustiskā siena, kas ir akustiskais mežs. Un šis ir domāts vairāk tieši tai runas skaidrībai un runas izšķirtspējai. Arī būtībā tiek likts skolēnu un skolotāju ausu līmenī, respektīvi varbūt bišķīt virs krēsliem, citās skolās liek, lai nebūtu īsti pēdējās rindās atbīdot krēslus, lai nesabojātu paneļus ar krēsliem, bet tā, lai viņš tieši tajā augstumā, kur skolotājs runā, lai viņš varētu strādāt un neļaut šai te skaņai atstaroties. Un tad 4. solis, tas ir jau tāds ekstra solis. Es gribētu teikt, ka mums ir ļoti daudz Latvijā skolu, kuras ir uztaisījušas pirmo soli vai pirmos 2. Tad nu jau pēdējā laikā visi jaunie vai tādi dziļās rekonstrukcijas projekti tiek taisīti ar pirmajiem 3 soļiem. Nu, pagaidām es vēl nezinu nevienu skolu, kur mēs būtu uzmontējuši arī šo te 4. Tā ir neliels laukums virs skolotāja, kur viņš runā, jo citreiz lielākās telpās mums vajag nedaudz vairāk skaņas enerģijas, un tad tur uzmontē gamma plāksnes. Gamma plāksnes ir daļēji atstarojošas plāksnes, respektīvi, lai uzlabotu skolotāju komfortu un lai viņš labāk dzirdētu sevi. Tas arī palīdz varbūt tās lielākās telpās, kur to skaņu vajag novadīt tālāk. Protams, kad tajā brīdī, kad jūs domājat par akustiku skolā, jums ir jāatcerās, kad jums jāpadomā par katrām telpām, ko jūs tur gribēsiet darīt. Jo mums ir bijis piemērs, kad muzejā saliek akustiskos griestus, jo muzejā jābūt klusu, un direktori pēc tam ir neapmierināti muzeja, jo viņa vakaros vada kori. Un, protams, pēc tam, kad ir uzstādīti šie akustiskie materiāli, tad korim vairāk neskan vienkārši. Tas pats ir, ja mums ir mūzikas klases, tad katram instrumentam mums būtu jādomā par attiecīgu akustiku, ko tad atbilstoši instrumentam jau rēķina akustiķi. To tā vienkārši nevarēs izdarīt. Nu, un, protams, kad jāsaprot tieši, kam šī telpa būs, kāda būs tā pamatfunkcija. Jo tas, kas dara visu, nedara nekam. Respektīvi, protams, kad mēs varam telpu noskaņot tieši vienai konkrētākai darbībai, un tad viņa būs labāk vai sliktāk varbūt kaut kādām citām darbībām. Tas pats, kas tie būs pa cilvēkiem, vai tie būs mazi cilvēki, vai lieli, vai varbūt pieaugušie cilvēki, jo mazie cilvēki arī Elīnas prezentācijā bija, kad viņi ir uzdevums taisīt troksni, un viņi to ļoti labi arī māk un dara. Un varbūt tās pieauguši cilvēki mazāk taisīs, vidusskolnieki mazāk taisīs troksni, iespējams, varbūt arī nē. Ja mēs runājam jau par kaut kādu varbūt tās tālāk izglītību un pieaugušiem cilvēkiem, tad tur varētu arī būt mazāk trokšņi. Nu, un ļoti daudz, kas atkarīgs no telpas. Man liekas, ka Kolina prezentācijā bija slaids, kur pirmie 3 Anglijā skaļākās vietas pēc pētījuma bija ēdnīca, sporta zāle un koridori. Un būtībā es varu teikt tā, ka sporta zāle un ēdnīca ir tik izaicinoša akustikas ziņā, jo pārsvarā tās ir lielas telpas ar lielu kubatūru, tāpat kā šeit, kur savākt akustiku ļoti grūti un ir jāuzmontē ļoti daudz absorbentu, lai viņi strādātu. Jo šeit mēs arī varam redzēt, ka šeit ir vairogi, ja šī telpā viņi ir adaptējumi, viņus var pacelt un nolaist pēc vajadzības, vai te būs vai tad dziedās, vai tad atskaņos mūziku, vai arī būs konferences kā šodien, piemēram. Tāpat tās arī sienās ir absorbējoši materiāli. Respektīvi, mums būtībā lielas kubatūras telpas praktiski visas jānopako ar materiāliem akustiskiem, lai viņas strādātu labi. Nu, un arī pieminētie raksturlielumi būtībā, tad, kad jūs nosakāt, kas ir vajadzīgs, tad beigās projektā vai plānošanas uzdevumā, ja jums ir dziļā renovācija, tad tur parasti no pašvaldības un kopā ar skolu tiek taisīts plānošanas uzdevums, tad tas tiek viss atainots šajos te
raksturlielumos. Akustika ir, kā akustiķi saka, daudzdimensionāla. Mēs viņu nevaram aprakstīt ar vienu raksturlielumu, jo tāds varbūt tās biežāk dzirdētais un lietotais ir reverberācija. Tas ir, cik ātri skaņa dziest, vai arī, ja mēs tā ņemam, tad, kad mēs dzirdam atbalsi, tā ir ļoti gara reverberācija, respektīvi mēs ļoti ilgi dzirdam skaņu, tāpēc veidojās atbalsi. Tas ir tāds diezgan universāls parametrs, bet mācību klasē mums ļoti būtu arī svarīgi norādīt runas skaidrību. Tas ir tieši, cik daudz mēs dzirdam tiešo skaņu un cik daudz mēs dzirdam atstaroto. Protams, ka skaņas spiediens tā varētu būt, tad tie varētu būt gaiteņi, tās varētu būt ēdnītes un zemās frekvences. Tas ir runas arī izšķirtspējai, sapratnēji. Zemās frekvences traucēja mums uztvert dažādus līdzskaņus un patskaņus, un būtībā tas arī īpaši svarīgi ir varbūt tās bērniem ar dzirdes traucējumiem. Bija jau pirms tam runāts būtībā, ka mēs sākam uzlabot akustiku, mums būtu jāsāk ar mācību klasēm. Tas, protams, ir pamatā, tur mēs mācamies, un es varētu teikt, ka ļoti daudzās skolās arī klasēs mums ir daudz izdarīts. Protams, nākamais solis tie ir gaiteņi. Mācību klases noteikti būtu pirmie, bet gaiteņi arī ir tās vietas, kas ir parasti ļoti skaļas. Un man liekas, kad Līga runāja par to, ka mums jābūt iespējai, kad mēs izējam gaitenī, ka mēs tur varam komunicēt, bērni var komunicēt, bērni var arī atrast kādu varbūt klusāku vietu, un būtībā mūsdienās gaiteņus veido jau kā tādas daudzfunkcionālas zonas, kad mums ir zona, kur mēs varam aktīvi komunicēt, bet ir arī kaut kādi klusāki stūri, kur bērni vai pieaugušie, kuriem ir par skaļu un kuri grib varbūt tās nedaudz atpūsties, var tomēr atrast savu to komfortablo vietu, kur viņi var tomēr atpūsties ar prātu un ar ķermeni. Protams, sporta zāles. Sporta zāles ir ļoti izaicinošas vietas, un pirms pāris gadiem, jau daudz gadiem, laikam kādiem gadiem 10, ir taisīts pētījums, kur viens akustiķis mērīja sporta zāles. Būtībā tie mērījumi bija tādi, kad reverberācijas laiks bija no 4 līdz 8 sekundēm. Un jums tās sekundes, protams, neko neizteiks, bet standartā ir 1,5 sekundes. Vismaz vecajā, tagad ir bišķīt savādāk mainījušies standarti. Tas nozīmē, ka tajās mūsu vecajās sporta zālēs vai akustiski neuzlabotajās, akustika ir vismaz kādas 2, 3 līdz pat 4 reizes švakāka nekā viņai vajadzētu būt. Tāpat šīs visas 3 telpu grupas mums ir iekļautas standartā, respektīvi, tad, kad notiek renovācija vai arī jauna būvniecība, būtībā standarts ir jāpilda. Tā ir tāda obligāta prasība. Bet es pat gribētu teikt, ka viņu nevajadzētu uztvert kā prasību, bet kā nepieciešamību, jo noteikti dziļi rekonstruējot skolu, visi iegūs no tā, kad šī te akustiskā prasība tiks izpildīta. Šeit nav pieminēta ēdnīca, tāpēc, ka ēdnīca īsti mums nav standartā, bet ēdnīca ir arī viena no tām vietām, kur tiešām ir ļoti skaļš, un varbūt tās mazajās klasēs parasti es zinu, tur nav tā, ka tu vari izvēlēties iet vai neiet, viņi iet ar skolotāju un visu, bet nedaudz lielākās klasēs bērni vienkārši izlaiž pusdienas tikai tāpēc, ka ēdnīca ir pa skaļu un viņi tur nejūtās labi. Ne tikai tāpēc, lai iekrautu kabats naudu, bet jā. Ja mēs runāsim par Latvijas piemēriem, tad mums ir ļoti daudz piemēru, un, protams, kad tā renovēšanas, akustiskās uzlabošanas kvalitāte ir ļoti stipri augusi. Ja šis pat nav sākums, bet tādi varbūt tās labie piemēri. Cēsu skolā, tur 2 vidusskolās viņi vairākus gadus pa vasaru taisīja pa vairākām klasēm, vienkārši mainot griestus uz akustiskiem, un viņi pamanīja, ka tur viņiem ir problēmas. Dažās klasēs nevarēja uzstādīt šādus griestus, jo teiksim, konstruktīvi griesti bija pa zemu, bet arī tur atradām iespēju, jo ir arī griestu veidi, kurus var līmēt pa tiešo uz griestiem.
Un te tas strādāja diezgan labi. Šeit viņi izpildīja būtībā to pirmo soli. Un Latvijas būvnormatīvā mums tas reverberācijas laiks skolās ir noteikts 0,6. Ar pilniem griestiem es teiktu, ka mēs pat 90% izpildam būvnormatīvu, ka tur, teiksim, panelis, protams, ka palīdzētu vēl, bet būtībā tas jau izdara darbu galveno. Tāpat tās Ozolnieku skola arī viņiem bija problēmas vienā klasē. Viņi pamēģināja, tad viņi noticēja tam visam. Šeit arī ir brīvstāvošā vienība uzlikt, jo viņi negribēja likt iekārtos griestus. Tāpat tās arī tie griesti bija pa zemu. Viņiem īsti dēļ logu ailēm nebija vietas, kur to montēt. Respektīvi, risinājumi ir dažādi un ir skolas, kas uztver to, saprot, un būtībā, kad vienreiz pamēģina, viņi nevar vairs bez tā dzīvot. Šeit ir Grobiņas sākuma skola, renovēta, man liekas, pirms kādiem 5 gadiem, un tā arī bija dziļā renovācija. Būtībā viņi pat tādu renovāciju nevar nosaukt, jo būtībā tur palika tikai sienas, pilnīgi viss tika pārbūvēts. Šeit tika uzlikti arī A klases akustiskie griesti un šis te ekstra bas pa perimetru. Gala sienas viņi nelika tā kā ar sienu paneļiem, jo dizainiski arhitekti negribēja vēsturisko mūri, tā bija vecā ēka, viņi negribēja viņu tā kā aizklāt. Bet būtībā ir arī iespēja, kad mēs varam likt to sienu paneli ne tikai uz gala sienas, bet ja mēs uz blakus sienas pretī logiem liekam, būtībā viņš strādā tieši tāpatās. Un šī ir Alūksnes vidusskola, samērā veiksmīgs projekts, jo katram veiksmīgam projektam stāv cilvēki ar iniciatīvu un vēlmi kaut ko izdarīt. To, ko Elīna pirms tam pieminēja, jums jābūt tiem, kuriem ir jāiestājās par to, ka jums ir vajadzīga akustika, un jums jāzina, kas ir jādara, tāpēc, kas jums ir vajadzīgs, jo jūs nepaprasīsiet. Mums ir bijuši projekti, kuri vienkārši aizmirsts par akustiku, vai pēdējā brīdī atcerās, un tad tā liekas, ka varēja notikt diezgan traki, jo tajā brīdī, ja skolai tāda dziļa renovācija un jūs to neizdarat uzreiz, tad tas ir pirmkārtām dārgāk un es pat teiktu samērā neiespējami, jo tās izmaksas pēc tam viņas ir vienkārši jādabū papildus. Un tā, kad tikko norenovēta skola, tad, protams, kad arī pašvaldība var paprasīt, kur jūs bijāt agrāk, kāpēc par to netika runāts. Un, tur ir daudz visādas problēmas. Šeit jūs redzat, ka te ir ielikti gan akustiskie griesti, ir šis te ekstrabas pa perimetru un ir arī akustiskais mešs. Un šeit tieši tas piemērs, kad panelis uzlikts uz sānu malas, nevis uz gala sienas pretī logam. Daudziem skolotājiem tas ir baigais jautājums. Ja mēs te uzliksim paneli, kur mēs liksim plauktus? Vai liek tad mazos plauktus, tādus neaugstu, teiksim, zemos plauktus, vai arī paneli liek vienkārši uz kādas no citām sienām. Un šis ir, ar dažiem es jau starpbrīdī runāju, šis ir ķīmijas kabinets, un ķīmijas skolotāji bija viena no tiem cilvēkiem, kas zina, ko viņi grib, jo viņi bija kaut kur noskatījusi šos te visus nosūcējus savam ķīmijas kabinetam. Tad, kad vēl būvniecības stadijā es staigāju pa objektu un es iegāju netīšām arī šī kabinetā, man likās, ka es esmu citā pasaulē nokļuvis kaut kādā laboratorijā. Tiešām tā iespējas ir ļoti, ļoti labs. Un, skolotāji zina, ko viņi grib. Mēs apciemojām objektu, lai paklausītos, kāda ir iespaidi. Viņi pateica, ka viņai brīžiem liekas, ka viņai pārāk skaļi jārunā, lai viņu dzirdētu. Viens par iemeslu ir tas, ka šeit tie griesti ir ļoti zemi, respektīvi tas absorbējošie griesti ir diezgan zemi, un tad varētu rasties tāda sajūta, kad es sevi nedzirdu runājam, tāpēc, kad viņi absorbējās. Otra lieta, kāpēc viņi ir zemi, tāpēc, ka te ir ķīmijas kabinetam ļoti spēcīgs nosūcējs tieši virs griestiem, tāpēc arī tie griesti ir tik zemi, un tad, kad viņi ieslēdz, viņš ir ļoti zems. Trešā lieta ir šie te galdi, kas arī darbojās kā tāda dabīga barjera balsī, un, protams, ka skolotājai varētu būt izaicinoši runāt, ja ir šī barjera, skolēni, plus vēl tie zemie griesti, viņi sev var nedzirdēt. Šeit mēs viņai ieteicām, ka šeit vajag, šī gadījumā viņai vajag uzlikt to
4. soli, kad uzlikt gamma tās plāksnes, absorbējošās, daļēji atstarojošās plāksnes, lai vienkārši viņa sevi labāk dzirdētu un lai lielāka skaņas enerģija ietu cauri klasei, skolēni dzirdētu. Nu jā, un tas pats ir ar gaiteņiem. Būtībā visa skola tika norenovēta, arī tāpat Alūksnes skola. Nevis aizpagājušo vasaru notika pati rekonstrukcija. Arī viņiem smagi gāja līdz tam, kamēr viņi nonāca. Viņi nomainīja vairākus celtniekus, jo pirmie neizpildīja darbus. Un šeit man notriģerēja šis uzraksts uz sienas aizēja tur nezinu kur. Tajā brīdī, kad jūs iesiet uz savu ideālo klasi, ideālo skolu, jums ir jāzina, kur jūs gribat aiziet. Savādāk jūs aiziesiet ne tur, iespējams. Varbūt tur, bet es tomēr jūsu vietā neriskētu tā. Jā, šis ir vēl viens sporta zāles projekts. Mūs pirms 2 gadiem uzrunāja skolas tehniskais vadītājs. Skola tika uzbūvēta, pilnīgi jauna sporta zāle, bet, diemžēl, projektā tika aizmirsts ielikt akustiskās prasības. Un būtībā smuka sporta zāle, bet tiešām ļoti izaicinošu skaņas apjomu. Tur, kad mēs tīri tā ar telefoniem paskatījāmies 2 mazās klases, kad nodarbojās, bija ap un virs 80 decibeli, kas ir ļoti daudz. Protams, tas nav tāds, pareizs mērījums, bet tur tiešām bija trokšņains. Pēc tam tika pieaicināts akustiķis, kas nomērīja, izreiķināja, cik daudz, kas ir vajadzīgs, un pagājušajā vasarā tika samontēti Super G speciāli paneļi, kas ir triecieni noturīgi, kuram var ar bumbu sist, ar visu kaut ko. Un sākumā tika piedāvāts pilnīgi griezti, bet tā kā atkal bija ļoti grūti visas šīs lampas, un tad tur bija, ugunsdzēsēji dūmu nosūtas kanāli, kuri būtu jāpārvieto. Tad būtībā viņi izvēlējās līmēt viņus vienkārši uz griestiem un uz šo rīģeļu sienām. Un tā kā visus griestiem nesalīda, būtībā arī viņi pārējo palikušo materiālu Jā, laikam baterija tas ir. Tika salīmēts uz griestiem. Satikām arī fiskultūras skolotājus, un, protams, tagad, kad jau principā mācību 1 pusgads ir beidzies, tad viņi teica, ka jā, ir labāk, bet tā, kad mēs runājām ar to tehnisko vadītāju skolas, tad viņš teica, ka pirmais iespējas sporta skolotājiem bija, kad viņi pēc vasaras atnāca, ka wow, tiešām, kad neticami, ka tā ir pavisam cita zāle, un tagad varēja redzēt, ka viņi varēja arī lietot tos skaņas pastiprinātājus, viņiem bija austiņas un mikrofons, un arī bija, es nezinu, kāpēc tā sakrita, bet atkal nodarbībā bija tieši mazās klases, bija krietni klusāks mērījums, vēl nav uztaisīts, bet mēs noteikti runāsim ar akustiķiem, lai viņi nomēra, lai redzētu, kāds ir rezultāts. Un vēl viens piemērs arī no pagājušās vasaras, kur atkal bija uzņēmīgs cilvēks, šī dārziņa vadītāja, kura arī bija pamanījusi, kad ir problēma viņu mazajā sporta zālē. To pašu pateica arī sporta skolotājs. Viņiem bija daži sensori jūtīgi bērni, kas cits ar grūtībām piedalījās, nevarēja tā pilnvērtīgi piedalīties, bet bija kādi bērni, kas arī vienkārši nevarēja piedalīties sporta nodarbībās, jo bija pa skaļu viņiem. Un arī viņiem paveicās, ka viņi satikās arī ar vieniem montētājiem, kas ir montējuši akustiskus projektus un kuriem ir zināšanas tajā. Un te arī būtībā tas viss tika pieaicināts akustiķis, vasarā izdarīti darbi un janvārī mēs bijām kopā ar celtnieku, būvnieku pie dārziņu vadītājs un satikām arī tos sporta skolotāju. Atšķirība ir milzīga, viņi sajūta starpību un tiešām
aicināja visus braukt pie viņiem, skatīties viņu pieredzi. Viņi bija tādi iedvesmoti ļoti. Tā kā, es ceru, jūs arī iegūsiet iedvesmu, lai varētu virzīt savus projektus nākotnē. Ja jūs gribat uzzināt kaut ko vairāk, mums ir mājaslapa, mums var arī piesakot Facebookā, Instagramā vai LinkedInā. Un, protams, ka vienmēr var arī mūs sazināties patiešo ar mums. Vienmēr izkonsultēsim, palīdzēsim. Paldies!